ir jātīra nost, ir jānāk slota, jānotīra. Un tad ir tā būtiskā lieta, jā. Par ministriem ir jābūt profesionāļiem, kas nevis tiek dancināti no ierēģņu puses, bet kuri pieņem lēmumus. Daram to, un ierēģņi dara. Kas ir tie profesionāļi? Profesionāļi, es esmu profesionāls. Labi, es nāku no biznesa, man ir politiskā pieredze. Cilvēkam, kam ir pieredze vadīt kolektīvu, pieņemt lēmumus, un kas ir drosmīgs, un kas neturēsies pie krēsla, kas gribēs, vai es gribu ilgi sēdēt, ja, kurš ir gatavs kaut vai gadu nošancēt, bet tad, kad mēs esam notīrījuši šito esošo purvu sakārtojuši, lai var uzelpot, vēlētājiem ir divas iespējas. Vai nu esošā koalīcija strādā labi, un tad viņi balso pa esošo, jeb nāk valstiskā opozīcija pret pretvalstisko esošo progresīvo vienotības valdību, ko vada Siliņa, un mēs noslaukam viņus nost 100 dienās. Visām reformām ir jānotiek 100 dienās. Nevis tā kā tagad apvienosim ministrijas 5 mēneši pirms vēlēšanām, kas ir blefs. Ja? 100 dienās viss ir jānotīra, jo nevar būt tā, ka 4 gadus tu reformē. Piemēram, mēs esam policeiska valsts. Viens ir prokurors, viens ir tiesnesis, tur ir knāps, sāps, militārā pretizlūkošana un tā tālāk. Ar ko viņi nodarbojas? Tāda sajūta, ka mēs esam kā Amerikas Savienotās valsts. Latvijā ir 13 policijas, Igaunijā ir 2 policijas. Ja, ir jāīsina visos līmeņos, un es šodien pilnīgi piekrītu to, ka Alvis saka, ir jātīra